sakot, kas pa skatu, ka tālumā vilciens pat brauc. Var sakot, šodien es esmu kādā īpašā vietā. Tā kā dodamies. Šī te ēka, pirmā ēka, ir bijusi diezgan paliela govju kūts, ja tā var teikt. Var sakot, kā varat redzēt, šeit bijis daudz govis tajā virzienā. Un ja mēs pagriežamies šeit, arī šeit ir bijušas daudz govis. Šī tikai viena no visām ēkām. Mums īstenībā vēl daudzas ēkas, ko apskatīt šeit. Bet jā, nu, var sakot, šādi izskatās šeit. Nu, lūk, un re, kur mums ir viena māja tur, viena māja tur, viena māja tur. Tur vēl bija kaut kādas mājas paliekas, tā kā tādas vecākas mājas drupas. Sakot, reku viena māja, un tur būs vēl viena māja. Bet nu sākumā iesim noteikti šeit, vai ne? Opā. Tāda maza māja, man. Es reāli esmu varbūt 1,90 m maksimums. Varbūt pat centimetru mazāk. Un reāli viss pa lielam. Tikai tīra augumam. Tur būs gulta vēl. Nu, tā pa vienkāršo. Minimālisms šeit ir vienkārši gulta un nekas vairāk. Ko vairāk vajag pa lielam, vai ne? Jā, visi logi vēl vietā. Jā, šeit īsti nekā nav. Viss izskatās izvākts ārā. Nu, noteikti. Tad arī bija tas ugunsgrēks, kas bija tajā ēkā, kurā iesim pēc brītiņa. Tad noteikti visi te visu skrēju ņēma, lai gan nav nejausmas, varbūt arī bija pavisam citādāk. Paga, nē, tas jau sanāk ir tā kā pirmais stāvs. Un šis jau ir ķipa tā kā pagrabstāvs. Halo! Nu jā, tad kā īsti nav skaidra bilde. Visādas lupatas. Tas tik te nav. Paga. Šitā nevar, vai ne? Jē. Šitā jau labāk, vai ne? Tā, nu labi. Aiziesim tad uz šo māju. Mums šeit rekur ir forši padirsenīts, kur pasēdēt. Īstenībā, bišķiņā tuvāk telpu, vai ne? Bet nu baigā vieta, jā. Viena māja. Aiziesim arī tur. Bet nu vismaz šeit es redzēju to, ka te ir bijis pamatīgs ugunsgrēks, kur es domāju, no šejienes varēs redzēt. Nu, iesim iekšā tūlīt. Kā te ir nokvēpis. Un jā, rekur. Dedzis. Šeit pat nebūtu gudri stāvēt apakšā zem šitā visa, bet jā. Rekur viss dedzis. Tā pamatīgi. Rekur arī šeit viss. Vienkārši dedzis. Rekur tur uz priekšu. Arī reku dedzis. Vienkārši viss ir ritīgi dedzis. Bet, es nezinu, tā otrā ēkā kā viss izstījās kārtībā, bet, nu, acīm redzot, šis ugunsgrēks ir baigi visu iespaidojis. Redz, kā tā viss vienkārši dedzis. Nu, tāds, nu, ritīgais ugunsgrēks ir bijis. Reku visa siena arī. Te nekā vairs nav. Reku vienīgais, kas mums ir kaut kāds lietusargs un soma. Reku vēl viena koda. Somiņa. Jā, tā ir baigi daudz visādu sūdu. Visādu būvgrūžu un kas tik tur nav tajos maisos. Uguns ir pamatīgi plosījusies. Vai, ka mums ir mazmaiņa. Un tā ir vienkārši kaut kas. Es tikko redzēju irsi. Fuck me, es cīnīšos, sitīšu. Paga. Galvenais ir nedzirdēt to skaņu, vai ne? Zini, ka mēs neesam viņiem tūmā. Oho. Kas mums ir šeit? Bijis pa mašīnīt.
notiek meža izstrāde. Ievērojot, wow! Pak, tie fucking irši. Nevaru ciest viņus. Oho. Jā, bet labais, ne? Pasties, kas tad tik nav. Vai, ka mums pat ir tāds ķipa tā kā otrais stāvs. Oho. Labi, bet šeit kāp noteikti gan nav prāta darbs. Jā, bet labs, ne? Visādas krāsainas spuldzītes. Cik te daudz visāda pudeļu. Ak, te šausmas. Viss vienkārši noklāts ar pudelēm. Kaut kāds riepas vēl. Un lūk, šāda te vieta. Saimniecību būsim redzējuši. Visu šeit iztaigāju. Tagad man rekur ir sagatavota bitīte, ričuks, un tūlītās es braukšu apakaļ un palaidīšu bitīti, kamēr es braucu. Tā kā tie noteikti būs noslēdzošie kadri, bet no manis tagad šis arī tad būs viss šodienas video, un tiekamies jau nākamajā piedzīvojumā. Čau! Un laižam augšā!